Iespējams vairāk kā cik kārt cilvēki šodien jautā, kāpēc pasaulē un manā dzīvē ir tik daudz ciešanu. Reiz kāds Lutera akadēmijas pasniedzējs man teica, vislabākā atbilde šo jautājumu ir atrodama Jēzus krusta ceļā. Krusta simbols, ar kuru mēs šodien asociējam kristīgo ticību, par tādu nekļuva uzreiz. Kāds no baznīcas tēviem rakstīja, lai kristieši pieņemtu krustu, vajadzēja nomirt pēdējiem, kas bija šī notikuma acu liecinieki. Tomēr sākot ar 2. gadsimta beigām līdz 4. gadsimtam krusts bija kļuvis par kristietības atpazīšanas zīmi. Visi evaņģēlisti Jēzus ciešanas apraksta absolūti neproporcionāli iepratīm pārējai viņa dzīvei. Apmēram 3. daļa evaņģēlija satura stāsta par Jēzus ciešanām. Marks tam velta pat pusi no sava evaņģēlija. Liela daļa no pārējās jaunās darības skaidro šo notikumu nozīmi. Kristīga dievkalpojuma centrs ir notikums, kura saturs ir Kristus savainotais ķermenis un izlietās asinis. Lielākā daļa cilvēku, kuri būtiski šo pasauli ietekmējuši, ir palikuši cilvēku atmiņā ar savu dzīvi. Jēzus, kurš pasaules vēsturi ir ietekmējis vairāk kā jebkurš cits, kā savas iemiesošanās mērķi neredz savu dzīvi, bet nāvi. Kāpēc tik liela nozīme ir viņa nāvei, viņa krusta ceļam? Mums ir svarīgi redzēt, ka evaņģēlisti šo sāpīgo un dramatisko pieredzi ir izcēluši kā evaņģēlija galveno vēsti. Atcerieties, ka evaņģēlijs no grieķu valodas nozīmē labā vēsts. Tas mums atklāja kaut ko pozitīvu, kaut ko nozīmīgi labu. Pirmais krusta ceļš, protams, bija Jeruzālemē. Tas sākās no Pilāta pils, veda uz Golgāta kalnu un noslēdzās pie Jēzus kapa vietas. Svētceļnieki, kas to bija izstaigājuši un piedzīvojuši, kā kaut ko nozīmīgu sev, atgriežoties mājās, vēlējās to atkārtot piedzīvot. Kāpēc? Jo pirmkārt tas bija ļoti spēcīgs Dieva mīlestības piedzīvojums, un otrkārt tas palīdzēja pieņemt un mīlēt savu krustu, savas dzīves realitāti. Parasti krusta ceļā mēs iesaistamies ar savu ķermeni, izstaigājot to fiziski, bet tam tā nav obligāti jānotiek. Mēs visticamāk paliksim uz vietas savā mājā un mēģināsim to piedzīvot kā iekšēju ceļu. Tieksimies būt jūtīgi pret iekšējām kustībām, kas mūsos rodās, nostājoties svarīgāko Jēzus ciešanu notikumu priekšā. Es aicinu pret šīm iespējams ļoti maigām kustībām būt uzmanīgiem un varbūt vēlāk pie tām atgriezties, lai vairāk apzinātos, kas tās radīja, kurp tās aicina un kā tām var atsaukties. Šajā krusta ceļā mūs pavadīs atbilstoši rakstuvieta, mūzika, mākslas darbs un manas pārdomas. Mēs izmantosim Milānā dzīvojošā itāļu džēza pianista, komponista un diriģenta Enrico Intras mūziku un vācu priesteru un gleznotāja Zīgera Kodera gleznas. Savas dzīves noslēgumā Koders jau bija pasaules slavens mākslinieks. Šodien jūs redzat vienu no viņa pazīstamākajiem darbiem – Svētais vakarēdiens. Savukārt manas pārdomas redzu kā kaleidoskopu ar domām, kuras dažādos mana garīgā ceļa posmos ir mani nodarbinājušas. Ceru, ka kādas no tām kalpos par kā labs personīgs impulss jau jūsu paša tālākai apcerei un piedzīvojumam. Mums nav nekāda pamata Kristu uz krucifiksa apzeltīt
un virs altāriem likt skaistas altārgleznas ar atlētisku, pievilcīgu Kristus ķermeni. Kā pravietis Jesaja saka, tur nebija nekā pievilcīga, no tā gribējās novērsties. Tomēr man negribētos, ka mēs uzsvaru liktu uz Jēzus fiziskajām ciešanām, jo rūpīgi lasot evaņģēliju redzams, ka, lai arī tās ir reālas un nežēlīgas, tomēr smagākais ir tas, ko Jēzus piedzīvoja dvēseliski un garīgi, cik no to vispār vajag un var nodalīt. Pilnīgi noteikti ar šīm pārdomām negribētu vairot mūsos vainas apziņu. Nereti liekas tā, jo kristīgs cilvēks vainīgāks jūtas, jo labāks kristietis viņš vai viņa ir. Tomēr vainas sajūta nav labs pavadonis mūsu dzīvē, un Kristus noteikti nav gribējis un negrib ar savām ciešanām vairot mūsos vainas apziņu. Vienīgā vieta, kur zaļās ceturtdienas, lielās piekdienas, klusās sestdienas liturģijā mēs dzirdam vārdu vaina, ir egzultēta dziedājums nakts vigīlijā, kur tiek minēta laimīgā vaina, kura pasaulē ir izpelnījusies tādu pestītāju. Lai arī mūsu vainai var atrast neskaitāmus iemeslus, tomēr ne tā piespieda Dievam mūs tā mīlēt, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tā ir Dieva mīlestība, kas pastāvēja pirms jebkuras mūsu vainas, tā izvēlējās iet šo ceļu. Šis nav mūsu vainas, bet Dieva mīlestības izvēlēts un radīts ceļš. Un svarīgi, ka tā mēs pa to arī ejam. Kristīgā tradīcija Jēzus piemērā rāda, ka augšām celšanās svētku prieks nesākās ar Hendeļa Aleluja, bet ar Kristus jā ciešanām. Tieši tur paradoxālā veidā aizsākās viņa izcīnītais augšām celšanās prieks. Prieks, kurš nav izņēmums, rezervēts vienai dienai gadā. Prieks, kurš nenoliedz ciešanas, sāpes, neziņu un nedrošību. Tas ir prieks, ko var apzīmēt kā pārvērstas sāpes, pārvērstu neziņu, pārvērstas bailes. Lieldienas mums aicina ieraudzīt viņu, kurš nevienmēr steidzas mainīt mūsu dzīves apstākļus, bet spēj mūs mainīt tā, lai mums būtu skatu punkts, no kura iespējams dzīvot mūsu dzīvi ar prieku, neskatoties uz to, kāda tā ir, bet tieši redzot un pieņemot, kāda tā ir. Varbūt jau šajā krusta ceļa ievadā Dievs kādā veidā tevi uzrunāja un pieskārās. Pastāsti par to viņam un lūdz žēlastību viņam atsaukties. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.